Labvakariņ visiem! Prieks atkal ar jums visiem satikties. Šodien, kā parasti, esam kopā un svarīga iemesla pēc. Lai atkal parunātu par vienu no svarīgākām lietām cilvēka dzīvē, un tā ir veselība. Un mēs esam aizsākuši tādu, es pat teiktu, sava veida maratonu, iziet cauri dažādiem soļiem, kas ir ļoti, ļoti svarīgi katra cilvēka veselībai, lai mēs būtu ikdienā veseli, lai mēs mazāk slimotu, līdz spējam pat varbūt panākt tā, ka mēs neslimojam, esam spēka pilni, enerģijas pilni. Pagājušā zūmā mēs iepazināmies ar šiem soļiem, un pirmais bija ūdentiņš, un varbūt tagad tādai mazai atkārtošanai, lai jūs saprastu, kāpēc šis nākošais solis ir tik svarīgs. Tad iedomāsimies, ka mūsu šūniņa ir kā zivtiņa akvārijā. Jā, un katrai zivtiņai nepieciešams pirmām kārtām tīrs ūdens. Jā, un tad nāk nākamie soļi, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu dzīvības procesu. Un pēc veselības tādas zinātniski izstrādātas koncepcijas, kā nākamais solis mums ir attīrīšanās, jeb kā šo ūdeni nodrošināt zivtiņai akvārijā brīvu, bet mums katrai šūniņai, lai būtu pēc iespējas labāk dzīves apstākļi. Jā, jo iedomājieties, vai zivtiņa spēj dzīvot ūdenī, kurš ir piesārņots, kurā nav skābeklis, viņa nespēja neatrast tās barības vielas, jā, kas tur vispār runāt par kādu aizsardzību, jā, bet ļoti svarīgs šis solis, tieši par ko mēs šodien runāsim, un tā ir organisma attīrīšana, un tieši par to svarīgāko, kas tad ir jātīra, kāpēc jātīra, un kāds katram mums no tā vispār labums, tieši par to mēs šodien arī runāsim. Un pirmais došu vārdu Evitai, lai Evita mums pastāsta, kādas tad ir tās pazīmes, lai vispār mēs saprastu, ka cilvēks ir piesārņojies, varbūt vispār viņš nemaz nav piesārņojies, varbūt viņš nemaz tik vienkārši nepiesārņojās. Lūdzu, Evitiņ, vārds tev. Labvakar visiem! Paldies, Solvita. Jā, man īstenībā gods pastāstīt tādu ļoti nopietnu, mums visiem noderīgu tēmu. Tad kādi ir signāli, kad organisms ir piesārņots? Tad, lai mēs paši spējam sevi diagnosticēt. Un viens no etapiem ir, kad organisms ir noguris bez redzama iemesla. Ir tāda miegainība, jā, bieži. Un tas nozīmē, ka ir sākusies nervu kanāla piesārņošanās. Otrais etaps jau vairāk šī organisma piesārņošanās pazīme jau liecina, ka ir nogurumam pievienojušās galvas sāpes, locītavu un muskuļu sāpes, jo organisms ir pārsātināts ar pārtiku, kas tam nav piemērota. Trešais etaps parādās dažādas alerģiskas reakcijas, jo piesārņotais organisms cenšas izmest laukā visu, kas ir lieks un kas nav tīrs un noderīgs mūsu organismam. Un kā stimulatori var kalpot putekļi, spalvas, dzīvnieku ēdieni, medikamenti. Ceturtais etaps parādās dažādas problēmas kā cistas un tauku veidojumi dažādi. Piektais etaps jau parādās slimības, kas saistītas ar saistātu deformācijām, reimatismus un tam līdzīgi, jā. Tātad pavisam nopietni. Un sestais etaps jau organismu piesārņojums ir tik liels, ka nervu kanāli ir pilnībā piesārņoti un signāli pārēt pa tiem vairs nenotiek. Tad jau iestājas arī paralīze. Un par septīto etapu es jau vairs nevēlos stāstīt. Tātad secinājums ir viens, ka katram no šiem etapiem mēs varam, piemeklēt kādu diagnozi, kas ir ļoti populāra mūsdienās, manuprāt. Bet par to es gribētu vēl pajautāt doktorei Sandrai Kalniņai. Kāds ir ārsta viedoklis šajā, un tu ļoti strādā ilgstoši jau vairākus gadus ar veselības pārbaudi šūnu līmenī. Un pie tevīm nāk ļoti daudz cilvēku, un tu jau redzi šos etapus un redzi, kas notiek organismā, un vai tiešām šie etapi mēdz būt. Un jā, kāds ir tavs viedoklis šajā? Jā, labvakar visiem. Paldies, Evi. Tā arī ir, ka... Atvainošos. Es ceru, ka dzird tagad mani, jā? Labi. Ka visi šie etapi, viņi tā arī dzīvē redzami. Bet to, ko tu neteici, Evi, tas ir, protams, katram šim etapam nevis tik skaisti tēlēni, kā tu viņus visus nosauci. Bet viņiem katram tiek piemērot jau diagnoze. Un atkarībā no piesārņotības pakāpes tā diagnoze ir vai nu vieglāka, vai arī smagāka.
Nu, un to pēdējo, jā, nenosaucam, jā. Nu, tāpēc arī jātīra tas organisms, jā. Un organisma attīrīšana, tas nenozīmē tikai tīrīt no organisma laukā baktērijas, sēnītes vai parazītus. Tā organisms savā darba procesā arī veido šlakvielas, kuras ir jāpalīdz viņam aizvadīt projām, lai nepiesārņotu sevi ar vielmaiņas atlikumiem un nenokļūtu līdz diagnozēm un pie nopietniem medikamentiem un varētu uzturēt savu veselību līdz mūža galam. Jā, Evita? Jā, paldies, Andra. Un es gribētu arī katram motivēt un ieteikt pameklēt internetā dažādus resursus. Piemēram, Google ir ļoti daudz bildes, kāds izskatās mūsu zarniņas. Ja? Tātad, kādām viņām ir jābūt. Laikam grūti redzēt, bet patiesībā var redzēt tiešām, kādām ir jābūt un kas organismā tur darās, cik daudz tās fekālās masas tur ir vai kaut kādi veidojumi. Ja? Un tad mēs varam tiešām tā strikti paskatīties uz to, kā tad mēs jūtamies, un varbūt tiešām laiks ir attīrīt organismu, vai ne, Salviti? Jā, tieši tā, jo, jā, šeit mēs tā sakam, vakars vēls, un mēs arī negribējām dikti aizrauties ar visiem, gan parazītu veidiem, gan to, cik izskatās tas zarnu trakts, tās netīrs. To jūs noteikti paprasiet cilvēciņam, kas jūs šeit ir uzaicinājis, lai varbūt vēl vairāk jums to izstāst un arī parāda, jo tas ir tiešām svarīgi. Jo padomājiet to, kas notiek ar jūsu kanalizāciju, kur jūs esat mazgājuši traukus, kur nemaz nav ļoti daudz tur baigo ēdienu, bet kaut vai tikai kāds tauciņš un vēl jūs jau īsti nemetiet tajā izlietnē iekšā tur lielus ēdiena gabalus, ja? Bet kas tur pēc kāda laika notiek, kad jūs apakšā sākat tirīties vai vispār aizsārņojas ciet? Kas notiek mūsu organismā, ka tur nonāk ne tikai kaut kādas pārtikas atliekas, tur kārtīga pārtika nonāk un vēl pie tam kāda viņa ir, ja? Tāpēc tas ir ļoti svarīgi un vienkārši jāsaprot katram no mums, kad organisma attīrīšana tā ir normāla katra cilvēka nepieciešamība. Tāpat kā mēs ēdam, tāpat mums ir katram jātīrās. Un te būtu svarīgi, Sanīgas, atkal lūkšu vārdu tev, kādi tad ir labumi tam, ja mēs attīramies? Labums ir viens un vislielākais, to varētu tā kopēji pateikt, ka cilvēks dzīvo maksimāli ar pilnu atdevi, ir enerģijas pilns un nenonāk līdz diagnozēm. Ja? Jo pamatā tām diagnozēm, ko varbūt pirmā brīdī cilvēks nesaist nekādīgi ar savu gremošanu, ar zarnu trakta darbību, ja tam visam pamatā ir gremošanas sistēmas problēmas. Tās ir numur viens, ja neskaitam, protams, ūdens dzeršanu vai nedzeršanu. Ja? Jo kurš domā, ka, teiksim, locītavu kaut kādi iekaisumi, saišu iekaisumi, ka tur pamatā jābūt ļoti labai gremošanas sistēmas darbībai. Par to nedomā, pilnīgi noteikti, jo par to vienkārši cilvēkiem nav informācijas un nestāsta, ka nav laba vielmaiņa, kas krājās uz tās visas šlakvielas, ar ko organisms nav ticis galā, ja mūsu kanalizācijā līmfā to nogulda, un kaut kur jau tam visam ir jāpaliek. Ja tas netiek ārā, ar palīdzību kaut kādu aizvadīts projām, ja, tad nonākam pie tā, pie kā nonākam. Un lai nebūtu diagnožu, tīram, regulāri, stiprāk, vājāk, bet tīram palīdzam organismu atslogot, jo tikai to vien, ka ir regulāri vēdera izeja, un mēs vairākas reizes pa dienu aiziem uz to pačurāt, diemžēl mūsdienās tas vairs nestrādā, tas ir stipri par maz, kaut gan arī kādreiz laikos citos, kad bija pārtika dabīgāka, arī tad cilvēki periodiski savu organismu atslogoja no lietām, kas viņiem ir liekas, lai nekrātos. Jā, Saltiņa? Un tajā laikā, protams, tāpat kā, varbūt ne visi, bet tomēr piekopa gavēņa laiku un regulāri izmantoja dažādas dabas zālītes. Tieši par to, ko mēs arī šodien runāsim.
Un lai tādam ikdienas cilvēkam būtu tā izprotams vēlreiz tos punktus, ko Evitiņa teica, tad pievēršiet uzmanību, ja jums ir tāds nogurums, kā jau teica Evita, vai enerģijas tieši trūkums, ja jūs esat nervozāk, un godīgi sakot, ļoti to var manīt tieši bērniem, kas ir tādi, es pat teikšu, tāda hiperaktīva uzvedība, kuri nevar mierīgi palikt, ja? Tāpat, protams, ka tas, kā jau Sandrīna teica, tas vēdriņš nestrādā tikpat labi, un bieža slimošana tāpat, vai ja arī ādā parādās dažādas šīs visādas pumpiņas vai kaut kādi sausumi, tas viss liecina par to, kad organismā tomēr kaut kas ir jātīra ārā. Un lai nenonāktu pie tām diagnozēm, tad tiešām mums tas ir jādara. Un lai mēs būtu, lai nervu sistēma būtu mierīga, lai būtu tāds lielāks miers ikdienā, pozitīvas domas, un lai nebūtu tāds atmiņas pasliktināšanās, tad tiešām mums ir ļoti jāpiedomā pie tā, ka mums ikdienā ir jāattīra, ļoti, es teikšu, pat ikdienā jāpiedomā pie tā, jo ne jau tīrs ir tur, kur tīra, bet tur, kur mazāk piesārņo vai nepiesārņo. Ar to jau sāksim no sākuma. Un, lai kā mēs negribētu par tiem parazītiem un par tiem visiem vīrusiem, baktērijām runāt, bet, tomēr visizplatītākais, protams, ir šie parazītiņi, ar kuru reizē, protams, attīrās arī daudz kas cits, un tāpēc šodien varbūt vairāk arī par to, jo mani daudz darbošanās arī ar bērniem, kur iesākuši arī ir dārziņu, bet tas neatiecās tikai uz bērniem. Vienkārši tiem bērniem varbūt vairāk pievērš uzmanību. Ne? Evitiņa, tu arī skolā strādā, kā ir, tiem mazākiem jau vairāk pievērš, nekā tiem pieaugušiem. Es jau iztikšu, kā tur ir? Nē, ziniet, kā ir tā, ka bērni parāda. Viņi nespēja sevi samāksloti kaut kā ielikt robežās, ka viņš nedīdās vai klusi klausās, ko otrs stāsta. Un līdz ar to viņi parāda, kas notiek viņa organismā. Ja? Tad viņš dīdās un naktī slikti guļ un ēd makaronus tikai ar cīsiņiem un kečupu un frīkartupeļus, tad noteikti zinām, ka viņam ir organismā parazītiņi. Un tas ir dabiski, tas ir normāli, bet no viņiem pēc iespējas ātrāk jātiek vaļā, jo tiek traucēta gan nervu sistēma, gan arī imunitāte. Bet pieaugušiem tieši tas pats, es tikko runāju arī ar savu paziņu, un es viņam prasu, bet kurš tad ļoti tā kopja un tīra tos groziņus veikalā, un īpaši jau neviens, man liekas, varbūt kaut kad, jā. Līdz ar to mums pašiem par to ir jādomā, un kur tad mēs tos parazītus varam dabūt tā jebkur. Arī ejot parkā, tikko sunīts pabijis, jo arī daudzas tās parazītu oliņas lido pa gaistu, jau pavasaris jau nāk, un tieši tāpatām, ja mēs esam vidē, piemēram, es kā skolotāja, man tur vispār muģ. Nav tik trauki, ir ļoti pozitīvi, bērniem ir ļoti labi strādāt, bet man par to ir jādomā regulāri. Un līdz ar to mans iemīļotākais produkts no dabas ir melnais rieksts un papāja, kas man ir ikdienā, kurus, protams, 2 reizes gadā ieteiktu iziet, jā, šo te pretparasitāro programmu, bet es viņu eju biežāk, jo man ir šī te saskare lielāka. Un patiesībā ļoti labas sajūtas, imunitāte ir ļoti stipra, spēcīga, vēl slimības labi neesmu ņēmusi veselu gadu. Un, jā, īstenībā, jā, to es ieteiktu jebkuram profilaktiski iziet, un tas viennozīmīgi ir super. Jā, paldies, Evitiņa. Un te arī mēs noteikti šodien arī tāpēc runājām par to, kā iziet šo attīrošo programmiņu dabīgi, saudzīgi, lai tas būtu efektīvi, lai tas netraucē ikdienā nevienam. Un rekordāls minētais produktiņš, te ir pieminēts arī bērniem, jo šī ir viena no tām programmām, ko noteikti var lietot bērni, bet tā nav tikai bērniem. To var, kā jau Evita minēja, lietot arī pieaugušie. Protams, viss attiecīgi ir pēc auguma izmēriem, jā, bet šie visi produkti ir vienkārši unikāli, lai radītu šo nelabvēlīgo vidi šiem patogēniem mikroorganismiem, sevišķi parazītiem, lai viņi atstātu mūsu organismu. Un, Sandrīna, šajā brīdī varbūt es tev lūkšu tavu, nestāstu, bet lai tu pateiktu par to, kāpēc ir svarīgi dabīgi veikt šo attīrošo programmu, un, sevišķi arī, ja mēs runājam par pretparazītisko. Tikko parādījās vienkārši tas cilvēku komentārs, jā, Edgars Liepiņš. Kāpēc bija par smagu, tur jātiek skaidrībā? Jau
to, ko tikko Solvita Ģirta rādīja tos produktus, tur attiecīgi, ko arī Solvita minē, ir jāpielāgo deva. Varbūt jūs netrāpjāt uz saviem produktiem, kas būtu jums tie piemērotākie attīrīšanai. Varbūt bija jāsāk pakāpeniskāk, jo ir tā, ka jo cilvēkam ir grūtāka situācija, tajā piesārņojuma skalā, ko Evita sākumā minēja, jo saudzīgāk jāsāk attīrošās programmas arī darīt, jā. Solvita, pasaki lūdzu vēl savu jautājumu vēlreiz, jo es vienkārši uz to komentāru sakoncentrējos. Es jautāju to, kāpēc ir jātīrās ar dabīgiem produktiem, jo taču ir ļoti vienkārši iedzert ķīmisko produktu un viss. Jā, liekas, ka viss ir kārtībā. Jā, arī šodien bija saruna ar cilvēkiem, kāpēc es oponēju par to, ka nevajag atkārtot aptiekas produktu, nu tādu pretparasitāro programmu vienalga vai bērniem vai pieaugušiem. Tur bija lietojas visa ģimene, jo bija aizdomas, ka bērnam ir un, protams, loģiski, kad lieto visi, kas dzīvo kopā vienā mājsaimniecībā. Ķīmiskie produkti, kas ir nopērkami aptiekā, jā, viņi ļoti efektīvi, bet viņi likvidē tikai tos parazītus, kas jau ir izauguši un jau dzīvo zarnu traktā, tātad pieaugušos. Tās oliņas, kas vēl cirkulē pa visu organismu, ja, jo parazīti savā dzīves ciklā pirmajā posmā viņi cirkulē cauri visiem orgāniem. Ja, un tie, kas ir ārpus zarnu traktu, uz tiem tās tabletes nedarbojās. Otrs mīnus ir tas, ka tie produkti ir ļoti toksiski, un pirmkārtām jau tas ir cilvēka aknām, kas ir lielais organisma filtrs. Kāpēc lietot sintezētu medikamentu, ja ir situācijas, ka var tikt galā ar dabīgiem produktiem? Jo kā tad cilvēki agrāk attīrījās? Viņiem nebija aptieka, kurā tirgo Vermox vai Helmintox, bet ir zināmi augi jau sen, nu to, ko komentārā, ko arī minēja tas pats ķiploks arī, jā, ir zināmi biškrēsliņi, kas arī ir vienā no mūsu izcilajiem produktiem iekļauts, parafaita sastāvā ir biškrēsliņš, jā. Līdz ar to ir varbūt ilgāk jālieto tas produkts nekā tikai 2 reizes pa tabletei, jāiziet kurs apmēram 3 nedēļu garumā, pirmais kurs, bet iedarbība ir saudzīga, aknām nebūs jātiek galā ar toksīniem, kas jāattīra no organisma, un arī to 3 nedēļu garumā tie augi paspējas iedarboties arī uz tiem, kā saka, parazītu klana individiem, kuri sākumā ir varbūt vēl kaut kur riņķojuši par citām sistēmām, un beigās to 3 nedēļu laikā viņi tomēr nokļūst gremošanas sistēmā, un tie produkti tiek viņiem klāt, un rada tādu vidi, sārmainu vidi, jo šie produkti visi ir rūgti, un sārmainā vidē sliktie nedzīvo. Viņi vienkārši iet projām no organisma, nevis peld laukā līķīši. To, ko izdara ķīmiskās tabletes. Nu tā, mēģināju īsumā, jā? Jā, un redz, te ir tas, kad strādā šie produkti ķīmiskie tikai, jāsaka tā, līdz tai akniņai, jā, bet šie te, kā jau es teicu, lai mēs neradītu šo saindēšanos organismā, tad ir jārada nelabvēlīga vide visā organismā, lai viņiem nepatiktu tur dzīvot, un viņi atstātu mūsu organismu normāli, tiekot līdz zarnu traktam, ko palīdzēs visas citas mūsu orgānu sistēmas un izvadīs caur zarnu traktu ārā. Tātad black walnut, kas ir melnā rieksta lapas, kur starp citu ir ļoti daudz C vitamīns, kas ir ļoti vajadzīgs katrai mūsu šūnu, arī gan aizsardzībai, gan imunitātei. Korāla alfa, tur varētu veselu lekciju par mūsu lucernu stāstīt, kurā ir ne tikai šis sorbentiskā iedarbība, kas savāc visu lieko, bet gan mikroelementi, jā, gan ļoti daudz citas, gan vitamīni, un viens no retajiem produktiem, kur ir dabīgais fluors, tāpat papaja, kas ir papajas auglītis, ļoti garšīga kā končiņa, bērniem vispār ļoti garšo, arī man viņa ir kā konča, un daudziem no jums,
kas ir fermentiņš, kas palīdz visu šo parazītu izdalīto floru, ko viņi sliktu izdala, arī palīdziet no organisma izvadīt ārā. Un, protams, ūdentiņš koralmain, par ko jau mēs daudz runāts, iepriekšējās arī lekcijās. Un tagad par tādu varbūt kompleksu risinājumu, kad mēs esam aktīvi cilvēki, ir ļoti aktīvi darbā, skrienam, daram, un nav reizēm laika tā domāt, kādi tur produkti, un tāpēc ir izveidotas veselas programmas, un arī nākošā programma, par ko pastāstīs Girds, ir vesels zarnu trakts. Pastāsti pats, ko tad man tur reklamēt, tu jau pats visu zini. Lūdzu. Jā, labs vakars vēlreiz. Ir tā, ka risinot šo situāciju, ieteicams darboties, kā teica, pilnā spektrā. Ja, tad no vienas puses mums jāpalūdz nelūgt tie viesi uz izeju, no otras puses mēs saprotam, ka jebkuru istabu tīrot ceļās putekļi. Tad mums jāveic ir kādi pasākumi, lai arī iztīrītu no visiem istabas stūriem šos putekļus. Līdzīgi ir arī organismā, ja, tad ja kādu nelūgto viesu lūdzu uz izeju, tad viņš sāk kaut ko teikt stipri. Ja, bet, lai šīs ietekmes mazinātu un lai zarnu trakts vispār būtu gatavs tādai darbībai jaunā līmenī, iesaka viņu gan stiprināt, gan vienlaikus arī rūpēties gan par gremošanu, aizkuņģi, teiksim, mums ir vēl aknām, nierēm un visu organismu kopumā. Žults izdala, lai būtu normāli, kas ir, starp citu, ļoti liela atslēga vispār organisma dzīvības procesiem un labsajūtai kopumā. Ja, tad ir programmiņa, viņā ir 11 dažādas dabiskas zālītes, ja, viņi sadalīti 3 kompleksot tādās piegājienos, bet tas efekts, saprotiet, pārstāstot dāmu vārdiem, kas ir lietojuši, viņi saka, tu zini, strādā vēders kā pulkstenis, bet ir viena problēma. Jāpērk jaunas bikses. Es prasu, kāpēc? Viņš saka, kā, vecās vairs nedara, krīt nost, vajag mazākas bikses pirkt. Tātad šādu kompleksu lietojot, ja mēneša laikā, ja tas zarnu trakts sāk normāli strādāt, arī tās saucamās liekās barības masas, viņas lēnām dodās uz izeju kopā ar kādu nelūgto viesu, un šo procesu nostiprinot, ja, tad katram posmam ir izteikts tādu savu iedarbību. Ja mēs pirmajā palīdzam, teiksim, izvadīt nelūgtos viesus, tad otrajā stiprinam akmeņus nierīces, ja, tad trešajā nostiprinām vēl visu šo te gremošanas sistēmu darbību ar dabiskiem tādiem elementiem. Pats esmu gājis, strādā tā kā, vienkārši prieks. Prieks pēc tam, ja man prasa, kāds rezultāts. Saku, dzīve paliek skaistāka, ko es varu teikt pēc šāda kompleksa lietošanas. Un tu ļoti labi jūties, un enerģijas vienkārši līmenis tā ceļās, kad tu saproti, ka pirms tam esi bišķi gulējis, ja, ar visiem draugiem kaut kur, kas tev grauž enerģiju nost. Jā. Jā, un šis laiks ir vispiemērotākais, jo nojaut arī sākties tūlīt dilstošais mēnesis, un tas ir ļoti labi sākt šādu programmu, vai, kā es saku, meklējiet, atrodiet sev tiešām to piemērotāko, kā jums liekas, es skatos, ka tie ķiploku, tas ir ļoti labi, bet tik atcerieties, ka tad viņš ir jālieto ne tikai kā kursveidīgi, bet tam ir jābūt ikdienā, arī vībotne, arī vērmele, un visi šie produktiņi, tiem ir jābūt pēc būtības ikdienā lietojamiem produktiem, lai mēs uzturētu to vidi. Šeit viņi ir salikti tādā tik kompleksi, lai tas palīdzētu gan visam zarnu traktam, gan arī mūsu mikroflorai, un līdz ar to, ja attīrās šis zarnu traktiņš, šīs ir ļoti tādas maigas un saudzīgas programmas, kas nevienam netraucē ikdienā viņas lietojot, ja, normālu veikt savu darbu, ko katrs arī dara, un godīgi sakot, arī šīs ir tās programmas, ko var lielākoties cilvēki, kam ir arī kādas lielākas veselības problēmas, un no savas pieredzes sakot, es varbūt varētu teikt arī cilvēkam, kas tur rakstīja, kad noteikti es nedaudz pieminēšu par vēl vienu programmu, kas ir ļoti laba un tāda, es teiktu, pat nedaudz spēcīgāka programma, kur ir šis parafaits, ko Sandriņa minēja, ar 12 dažādām zālītēm, pretparazītiskām zālītēm, iekšā kompleksi, kas palīdz organismam atbrīvoties no šiem nevēlamajiem viesiem, bet atkal, ja cilvēks neievēro šo ūdens režīmu,
ja viņš nedzer pietiekošā daudzumā viņu, ja tomēr arī ar pārtiku kaut kas netiek mainīts, ja mēs ēdam visu tāpat kā iepriekš, gan gaļas varbūt, gan saldumus, ja, tad tas organisms nezin, ko darīt, un viņš vienkārši grūž vai ļoti daudz ārā no organismu uzreiz tos toksīnus, jo ir taču daudz ko tīrīt, un līdz ar to tas var parādīties gan uz ādas, gan arī varbūt kaut kādi pat aizcietējumi būt, ja tu nepietiekoši dzer ūdeni, jo ik viens saprot, ka notiek attīrīšanās, tad ir nepieciešams ūdens, lai to šķidrinātu, un tas viss no organisma izvadītos. Tāpēc noteikti nevajag to nekad atstāt, bet konsultēties vai ar cilvēku, kas jums piedāvāja šo programmu, vai tāpat mums ir dakteri pieejams Sandriņa, vienkārši unikāli, kas visu jums pastāstīts pēcsecīgi, kas un kā. Man zināšanas tur gadu desmitiem vēl nepietiks to, ko Sandriņa zina, ja? Un varbūt tagad īsi es pieskāršos vienai tādai vēl nopietnākai pieaugušo programmai, kas ir Parašilds, ļoti īsi. Kas vēlēsies vairāk zināt, tad tiešām jūs to variet paprasīt cilvēkiem, kas jūs uzaicināja, bet tagad ļoti īsi par to ir kāda programma, ko sauca Parašilds. Tā jau, kā jau es saku, cilvēks, kurš nedzer ūdeni, to noteikti nesākiet, iemācieties dzert ūdeni. Citādi tiešām jums ļoti toksīni visi tīrīsies ārā un jums var sāk mēsties pumpas, tas ir likumsakarīgi. Kur tad, lai tie toksīni paliek? Jā. Tā kā tur tiešām lēnām, saudzīgi iemācāmies dzert ūdeni, sakārtojam varbūt veselu zārnu traktu programmu un tad varam pievērsties šai. Kā jūs redziet, par parazītiem var ļoti daudz ko runāt un viņi ir ļoti daudz un dažādi un kā jau minēju, tas tāds kopsavilkums tagad, kad ļoti daudz tieši piesārņošana un šie parazīti rada dažādas organismā, teikšu, diagnozes, par kurām tiek teiktas, ka tās ir diagnozes, ja? Bet godīgi sakot, ir vienkārši jātīra savs organisms. Ļoti plaši, kā jūs redziet, šis klāsts. Gan tāpat tās sliktas dušas un alerģijas un apetītes, viņas var būt lielas vai pat nebūt, ja? Un pat krākšana. Un starp citu, vai cik mans bērniņš maigi guļ, pat siekaliņa notekējusi uz spilvena. Tas viss liecina par to, ka organismā var būt tieši šie parazīti vai arī, kad griežam zobus. Jā, redzat, kā Evitiņa minēja, kur mēs viņus varam dabūt? Nu, da jebkur. Visās vietās, kā mēs varam vispār viņiem inficēties, ja? Gan tāpat no ēdiena, gan, kad mēs taču ļoti esam iecienījuši daudzi ceļot. Kāds dzīvesveids? Mēs taču darbojamies gar zemi, gan visu, ar ko te mēs viņu mēslojam. Tāpat ir labi pat, ka tie ir kādi no kūtiņas mēsli, ja? Jo tas ir ļoti labi zemītei un visas barības vielas, bet ir jāsaprot, kad atkal dabīgs process, kad ir organisms jātīra, jo tas viss var nonākt mūsu organismā. Tāpat kā nepareizs uztvers, dojāta zarnu mikroflora, ja? Un ļoti nopietni ir arī, kad ir traucētas žultspūšļa funkcijas, kad nespēj organisms to visu sagramot, ja? Kā redzam, kā Sandriņa jau stāstīja, kā tās soliņas, kā viņas vairojās pa visu organismu. Ļoti bieži bērni, kas iet bērnu dārzā, viņi cīnās ar dažādām elpceļu slimībām, bet beigās izrādās, ka tas ir vienkārši parazītiņi, kas izplatās, vairojās un nonāk tieši plaušiņās. Un līdz ar to nevieni pretklapus līdzekļi nepalīdz, bet ir jātīra organisms. Ja. Un tātad pie dabīgiem produktiņiem, kā redzat, visi šie teji, mums ir visiem daudz, kas pieejams, daudz ir zināmi. Ja, protams, mūsu vēl, kā Sandriņa minēja, biškrēsliņš un arī tāpat gan vērmele, gan vībotne vēl klāt. Un šeit ir tiešām vesels produktu komplekts, kas tas ir visu salicis kopā, kas ir aizsardzība gan pret parazītiem, gan organisma attīrīšana, zarnu mikrofloras atjaunošana un līdz ar to arī imunitātes stiprināšana. Jo mazāk būs mums šie patogēnie mikroorganismi, jo labāk darbosies mūsu ākanas, nieres, aizkuņģa dziedarītes, žultspējas izdalīties un līdz ar to arī mūsu veselība būs daudz labāka un
Viss, paldies, jā. Daudz labāka un spēsim dzīvot veselāki, mazāk slimosim, būsim daudz priecīgāki, nervu sistēma, ticiet man, būs daudz mierīgāka, vēdra izdeja būs daudz labāka un daudzas lietas vienkārši mūsu ikdienā netraucēs un varēsim tiešām darīt darbus, kas mums ļoti, ļoti patīk. Un, lai netraucē mūsu vienkārši nelabā veselība, bet lai būtu vesela un skaista un stipri. Un tagad ir piesaka mums tiešām ļoti mīļu un īpašu cilvēku, kurš var, man liekas, arī dienām stāstīt par savu pieredzi, bet tā pieredze ļoti liela un ļoti nozīmīga. Jā, lūdzu, vārds tev, Erika. Kā tev dzīvē, cik nozīmīgi ir šī attīrīšanās un veselība kopumā? Jā, labvakar, labie cilvēkiem. Jā, būtībā organismā attīrīšanā tas ir tāds, liels darbs, ilgstošs, un tas nenotiek tikai 40 dienās. Mēs zinām, ka 40 dienas vidē ir gavēnis, kristētība arī citās, teiksim, pasaules ticības, teiksim, reliģijās, vai kā varētu teikt. Un tāpēc tas, kad mēs apņemamies iet šo ceļu, tad vienkārši noliekam, teiksim, tā kā ilgtermiņā. Pirmais tas, ka ēšanas stils katru dienu, mēs jau runājam gan par ūdeni, bet es šoreiz pieminēšu, ka tieši nevēlāk par 7 vakariņot, tāda mans ieteikums, jo to es, nezinu, gadus 20 jau praktizēju, un līdz ar to aizējām gulēt, un vēders jūtās ļoti labi, jo tā pārstrāde jau pamatā ir notikusi. Otrs tas, kad reiz nedēļā vienu dienu maksimāli, teiksim, atturēties no tādiem, varbūt, to vieglo dienu var izveidot, jā, ko es kādreiz arī, teiksim, noliku tādu pusgadu, kur man bija kā, teiksim, katrā nedēļa bija viena diena ir kā gavēnis, 3 nedēļās, 4. bija 3 dienas, jā, un tad es arī esmu 2 reizes izgājis 40 dienas. Un es varu pateikt, ka tas ir pilnīgi cits stāvoklis cilvēkam, kad mēs sajūtam sevi kā laimīgu, kā šūnas par to pateicās, tev starpšņu šķidrums ir tīrs, un nīres saknes iemācījušies attīrīt un strādā. Un es gribu pievērst uzmanību, ka tieši lietojot, vienalga, vai tas ir tas, kas ir ķiploks, kā mēs minējām, vai kāds bišķkarsliņš, vai kā citi ķimēns, vai arī mūsu koroļu, ko es arī iesaku, tikai tāpēc, ka tas ir vienkāršāks veids un tiešām nevajag to tā kā sasteigt, jo tas ir tāds process, kur vajag iesākt pakāpeniski. Tad noteikti vajag paralēli tam dot aknam un nierēm kaut ko tas, kas pastiprina viņu darbību. Mums ir ļoti daudz, sākot ar artišoku, vai fandetoksu, un jo tieši tas nosaka, kad mēs esam izgājuši uz tās līnijas, ka esam iekšēji tīri attīrījušies no kaut kādiem liekiem parazītiem, tad vajag dzeru pietiekošā daudz ūdeni, uzturot sarmaini vidi, maksimāli, teiksim, palīdzēt aknam nieram darboties. Jā, tā ir tāda ļoti dziļa doma. Jā. Un šis laiks, tātad, kad mēs esam to izlēmuši, un tagad tiešām varbūt tā arī katrs var tā pamēģināt nolikt, ka tas ir katru nedēļu nolikt savu grafiku, mēnesi, tad, teiksim, uz pusgadu noteikti. Un tad būs rezultāti, tad mēs arī esam ļoti skaidri salīdzināt, cik ir skaidrs prāts, skaidrāks palicis, cik vairāk viss ir mierīgāk, cik ēdienas ļoti viegli sagremojas, cik mūsu šīs sajūtas, viņas ir tādas kā nesen dzimušam bērnam, jā, kurš ir laimīgs vienmēr. Jā, tā kā, draugi, ejiet šo ceļu, un tikai tas, kas ir izgājis, tas var par to liecināt, teikt, būt priecīgs un būt laimīgs, jā, bet pamēģināt vienmēr vajag. Tāpēc mēs cenšamies arī ieteikt citiem, jo tas tiešām ir ilgtermiņā tapis, Alberts Zers, sākot ar kolovadu vai kādiem citiem, teiksim, tādiem stiprākiem procesiem. Bet iesākumā vienmēr arī es ieteiktu to maigāko, vienkāršo, kā mēs daudz runājam, un to arī saprotam. Tā kā veiksmi, jā, izdošanos, un saku, ka
Veselība, tas ir darbs. Tas ir mūsu darbs veselības labā. Paldies! Paldies no sirds pateicamies. Paldies, Erika, ļoti lieliski. Un tu tieši pieminēji, jā, un tas ir tā kā tāds tiltiņš uz nākošo zūmu, jo šodien mēs iesākām tā ļoti, ļoti maigi ar to, ko sākuma organismu vajag sagatavot, un tālāk jau mēs varam turpināt par tādām dziļākām attīrīšanām, lai viss zarnu traktiņš mums tiešām ir tīrs. Un paldies, Erika, tiešām Alberts Zērs ir jau kurā paudzē gan naturapāts, ja, gan kas ir izveidojis unikālu programmu, attīrošu, un par to tad mēs pastāstīsim nākošreiz. Paldies jums ikvienam, būsim veseli un laimīgi, un iesim šo ceļu, ieklausoties dabā un kopā ar dabas ritmiem, tad mēs būsim veseli un laimīgi. Paldies jums! Sirds pateicamies. Paldies! Un Paldies. jauku vakaru jums visiem. Paldies visiem! Paldies. Laimīgi!